nevainam. Es vienreiz ierakstīju vienu zvanu ar vienu sievieti. Viņa man arī atļāva ierakstīt, bet viņa, teiksim tās, mēs bijām skrējienā, kamēr viņai tur bija jāskrien vispārējais. Viņa man pēc tam uzrakstīja, viņa arī šitā sēdēja mašīnā, man tomēr nebija make-up salikts, es negribu lai lietas. Nekur lietas, kas ir labs. Jā, pēc tam uzrakstīja. Uzlikt filtru. Var starp citu kaut kādus filtrus uzlikt. Nam filtrs mīnus vēl 3 kg. Tā kā vai kur citur. Jā. Super. Tā, šis paliek tas pats vien absolvēšanas dats. Šodien, kā jau teicu, vienkārši aprunāsimies, kā gāja, kas patika, kas nepatika, viss slikti, viss labi, kāds rezultāts sasniedzām un tā. Bet labi. Ok. Tā, pat cik atļauju ierakstīt šo zvanu, tad iziesim tomēr cauri pāris jautājumiem. Būtu super ieslēgums var pajautāt, teikšu godīgi, man pašam riktīgi interesē. Yeah. Ok, centīšos pieklājīgi atbildēt. Atbildi kā gribu. Viss būs kārtībā. Ja viss bija slikti, es negribu viss slikti. Ieliec pīpa pa vidu. Mums jāiet pēc tam vēl cauri. Bet ok. Ko? Labi. Tad tā, pirmais jautājums no manas puses, Sandra, un šis man tiešām privāti pašam interesē. Vispār kā tā interesē. Jā. Vai var man lūdzu atgādināt, kur tu biji, pirms mēs sākām strādāt kopā? Kas bija tā vieta, teiksim, kurā tu izdomāji, ka tomēr jāsāk kaut kas mainīt, vai kur tu biji pa lielam, pirms mēs sākām darboties? Kas tajā brīdī notika, kas bija, vai nezinu, ar svaru, vai ar pašjūtu, vai ko citu? Gan ar pašjūtu, gan ar svaru bija lielākā bedra, kur vien var būt. Un, svars es neteiktu, ka bija šausmīgi daudz par daudz, bet tā pašsajūta bija diezgan tāda, tas tāds, es arī tagad pati domāju, jo tas bija tās mans zemākais punkts. Un bija, vienkārši vajadzēja motivāciju sākt kaut ko darīt. Un bija motivācija, ir rezultāts, un rezultāts ir labs, ļoti labs. Nebija nemaz tik sarežģīti, kā sākumā likās, un tas viss ir izdarāms. Un tā kā, jau tā ir ikdiena. Super. Okay, šitā prieks dzirdēt. Vari man lūdzu atgādināt, ko tu biji mēģinājis, pirms mēs sākām strādāt kopā? Kas tev vispār bija kāds cita mēģinājumi, treneri, uzturu speciālisti, sūtētāji? Cik precīzi gribi tik arī saki, bet kas bija mēģināts? Bija mēģināts arī visādi projekti, kur ir ēdienas pēc ēdienu kartes un treniņi, noteikts konkrēts treniņu grafiks, treniņu skaits nedēļā. Un tas ir vienkārši ar manu ikdienu, tam nav enerģija. Un man negaršo ēst pēc ēdienu kartes. Man garšo ēst tas, kas man garšo. Un tad, kad es gribu ēst, un tik daudz, cik es gribu ēst. Un, šī tavā programmā tas ir iespējams. Es zinu, ko es ēdu, kā es ēdu, ko es dzeru, ko es nedzeru. Un, tie projekti, viņi tiešām ir īstermiņa. Jo tikko tas projekts beidzās, tev ir tāds, man vairs nav kontroli, man neviens vairs nekontrolē, un man to nevajag. Un, fiziski, piemēram, ar savu darbu grafiku, ar 3 maziem bērniem aizņemt ikdienu 4-5 treniņi nedēļā. Tajā brīdī man negribējās, bet tagad šī programmā es esmu sasniegusi to feelingu, kad man vajag uz to sporta zāli, man vajag to kustību. Un ir kustība, ir rezultāts un ir motivācija. Daudz lielāka. Super. Prieks dzirdēt. Vai ne? Okay. Cik tev tāda mēģinājuma vispār bija sanāk? Cik programmās bija sanāk iepriekš, pirms pievienojās šeit, pirms sākām darbu? 2. Nav daudz. Nav daudz. Bet ar tādiem lielākiem laika periodiem. Tādiem lielākiem. Praktiski pirms Covida, tad Covids bija kā lūzuma punkts. Iesākās lūzuma punkts, kurš ieilga uz kaut kādiem 4-5 gadiem. Un tad šī gada decembris bija tāds tas jāizbeidz. Ir kaut kas jādara. Jā, un paldies manai draudzenei un Instagramam, kur atradu tevi. Kur atkal tev ieteica? Dina. Ok, jā. Riktīgi forši. Man arī viņai arī ir superīgs rezultāts. Jā.
Man liekas, man ir bija kaut kad tagad būs svans, ja es nemaldos. Man liekas, ka jums jau bija, jo viņa jau Vai bija? pabeidza. Jā. Tā. Ok, es tagad teikšu, godīgi, es vairs neatceros. Tieši, kad bija. Es neatceros, vai bija vai nebija. Es atceros, Nebija kaut kādas 2 nedēļas atpakaļ, ja nemaldos, varētu būt. Vai vairāk? Varbūt. Labi, es pēc tam paskatīšos. Mm. Jā, es pēc tam paskatīšos. Jā, skatīšos pēc tam, bet ok. Labi. Aha, ok. Ja drīkstu jautāt, es pati saki, cik specifiski gribi, cik negribi, bet, kad tu saki, hei, bija lūzuma punkts, ka bija par daudz, kad viss bija tam jāpieliek beigas. Kas tev bija tā motivēts aizstāvis? Kādēļ tu vispār vēlējies zaudēt šo lieko svaru, kādēļ tu vēlējies uzlabot to pašu? Kas tev bija tās lietas, kas tev tā kā dzina uz priekšu? Kādēļ tu to gribēji izdarīt? Kas man zina uz priekšu? Tā īsi un konkrēti. Mans vecums, tas, kad man ir 3 bērni, un es gribu iztīties labi. Es visu laiku iztīšos plus mīnus kontrolēti. Un, ja es jūtu, ka es nevaru vairāk sevi kontrolēt, tāpat tās sieviete vecumā ap 40 nav tik viegli uzturēt sev formā. Un vienkārši es gribēju arī būt kā, uz mani skatās manas 3 meitas. Es esmu viņām kā motivators. Un es negribēju būt mamma, kuras tiešām izstāsta pēc mammas. Yes. Es gribu būt sieviete, skaista mamma. Un tas ir jādara. Un tas arī ļoti labi darbojās. Vairāk uztēties, mazāk ēst. Nosacīt mazāk ēst, zināt, ko ēst. Un ir jādara. Un kas ir arī mana motivācija, manā vietā jau neviens to nedarīs. Un ja es to nedarīšu, tad tas ar katru dienu paliks vēl sarežģītāk kaut ko sasniegt. Ir jādara. Un vēl ir man tāds, nevis motivators, bet vienkārši ir lietas, kas jādara tikai tāpēc, ka viņas ir jādara. Un ja vēl ir kas motivē, tad vispār super. Tad ir super. Ok, sacirdēju. Jā, tu jau ieminējies nedaudz par tām programmām, es tomēr te pajautāšu šoreiz. Kas tieši tev iepriekšējās programmās, iepriekš vispār, ko bija mēģinājis? Neobligāti tieši tās programmas ir tā būtība, bet vispār kā mēģinājumi, kā tāda. Kas tev bija tās lietas, ar ko tev gāja visgrūtāk? Vai tas bija tas, ka tu tā kā to fiziski vienkārši nevarēji īsti ielikt savā ikdienā, vai ka tu tur fiziski nevarēji gatavot, nezinu, savu atsevišķu, vai ka tev tur nebija laika tam, ko tev tur prasīja no tevis, vai, nezinu, tur nepietika enerģijas, laika, disciplīnas, tas bija nereāli. Kas ar ko tev gāja visgrūtāk iepriekšējos mēģinājumos? Es sapratu jautājumu, jā. Pa lielam izstās tajās programmās, tajā pirmajā, kurās piedalījos, tur arī bija līdzīgs sēšanas variants, bet tajā otrajā programmā reāli tev atsūta konkrētu ēdienkarti. Jā, ir kaloriju deficīts, bet ja man ir jāsver ēdiens uz svariem, cik es drīkstu ēst un ko es drīkstu ēst, un ir tie produkti, es ikdienā tādas nelietoju. Visgrūtāk man bija ar to ēdienkarti. Un es pēc tās ēdienkartes arī nēdu. Es ēdu pēc sevis, pēc savām sajūtām. Un tad arī tas progress nebija varbūt tik milzīgs. Jo treniņu programma pati bija forša, bija izpildāma, bet ēst pēc ēdienkartes, tas, nezinu, tā ir sevis spīdzināšana reāli. Savu finanšu spīdzināšanu un īstermiņa rezultāts. Aha. Ok, un tur, cik sapratu no tevis, bija tā, ka kaut kādu varbūt laicīgi tas nedaudz strādāja, te jau ātri vien sāka palikt par traku, un tu vienā brīdī, tad, kad tas beidzas, te jau pavisam viss beidzās tā kā. Es varbūt 2 dienas strādāju, vai varbūt es vienreiz uztaisīju kaut ko pēc ēdienkartes, bet... Ok, sadzirdēju. Aha, ok, sapratu. Labi, un kādi rezultāti tagad ir sasniegti? Tagad palielam, cik es skatos, vai tu pati jau zini? Rezultāti? Nebija tas vēlamais, nevis vēlamais, bet palielam uz svariem tie cipari. Viņi lēka augšā lejā, bet tas, ko es redzu spogulī, arī tie paši izmēri un viss pārējais, un arī tās sajūtas tas jau ir rezultāts. Tas jau ir liels rezultāts.
Un vismaz pagaidām mums ir aptuveni 5 kg nost, tie 6 centimetri no vidukļa. Aptuveni, ja es nemaldos, es nekļūdos. Es sāku ar 69, un tagad man ir 62 ar kaut ko un 63. Un tā lēkā. Aha, ok, tāpat bišķi vairāk, ok, Jā, 6, 7. Jā, un viduklī 4, 8, 1, 7 centimetri. 7, jā. Daudz. Es paskatījos Jā. mērlēntā, cik tas ir daudz. Tas ir ļoti. Ok, nu, un ja es to pajautāju, jā. Tā, ja es to pārtraucu, tad atvainojos, droši tu vari man pārtraukt, bet ja nē, tad kur tu sajūti visvairāk šo progresu, kas ir noticis? Kur tu visvairāk sajūti, kad šie liekie kilogrami ir zaudēti, tos vidukļa centimetri, kad ir nokritušies, kur tu savā dzīvē visvairāk izjūti šo progresu, kas ir šeit bijis? Galvā? Aha. Galvā, enerģijā. Un, jā, drēbi izmēros, bet tas ir maz svarīgi. Un, jā, pa lielam ikdienā sajūtās. Tas ir tas galvenais, kas man arī bija vajadzīgs. Ja tu saki galvā, tas ir kā domāts? Vairāk tā mentāli es jūtos labāk. Nekā pirms tam. Jo, nu, ir, man tā liekas, ja kuru cilvēku gar noskaņojumu uzlabo tas, ko viņš redz spogulī. Ja tev patīk tas, ko tu redzi, tu arī pats jūties labāk. Ne tikai izskaties, bet arī jūties. Nu, ja es jautāju, kāds tev bija tāds lielākais moments, lielākā atšķirība, kur tu sajūti tādu, ok, šitas bija pirms un šitas ir tagad. Un kas ir tā kā kaut vai nu pašajūtā, vai drēbēs, vai kur citur? Kas ir tāda viena vislielākā atšķirība, ko tu riktīgi sajūti no tā, kā bija kādreiz un kā ir tagad? Teiksim, kas ir mainījies šajos 3 mēnešos visvairāk? Kas tev tāds piltāks varbūt iesits prātā? Arī drēbēs. Komplimentos. Komplimenti no vīra. Izskatos labi. Un tāds. Es pat nezinu, kā to sajūtu aprakstīt. Tas vienkārši ir. Ir feelings, ka viss ir tā, kā tam jābūt. Aha, ok. Tīri, lai es varbūt labāk saprotu. Kad tu jā pateici, ka tu jūties labāk, vai kāds no šiem vārdiem iespējams tam atbilst? Vai nu iepriekš bija tā, ka sanāca sev graust, tagad vairs sev negraust. Varbūt jūties pati savā ziņā, nevis tas, ka kādreiz bija slikti, bet varbūt foršāk, varbūt jūties pašpārliecinātāk vai pašapzinātāk, vai vienkārši karstāvoklis ir uzlabojies ikdienā. Tā kā, kurš vārds tev visvairāk noraksturot? Nu, praktiski viss tas, ko tu noraksturoji, pateic precīzāk nekā es. Jo tas viss ietekmē. Un tas ir arī tas rezultāts sasniegt. Un tas viss ir uzlabojies. Visi tie aspekti ir uzlabojušies. Jā. Un vēl arī tas, kad, piemēram, ir nogurums un ir ikdienas nogurums, tad, protams, gribās visādus saldumus, jo tu to enerģiju gribi dabūt ātri apakaļ. Un tad es sapratu, ka tā enerģija jau tādā veidā man viņa nenāks apakaļ. Man viņa vēl vairāk pazudīs ar visu attiecīgo cukuru līmeni. Un, jā, pa lielam tas viss, ko tu pateici. Tas arī ir mainījies. Super. Prieks redzēt. Ok, labi. Nu, super. Forši pašai vispār patīk rezultāti. Jā, ļoti. Tāda viss kārtībā. Pamanām. Tāda viss super. Ok, tomēr tev vēl pajautāt šitā. Tev bija kaut kādas šaubas vai bailes pirms sākām strādāt kopā? Tieši vai nu kad uzrakstīji, vai pēc pirmā zvana, vai pirmajās nedēļās, bet vai tev bija kaut kādas šaubas vai bailes, kad pievienojies? Vai es varēšu? Vai man to vajag? Ja kādā, vai tev to vajag, vai tu varēsi, vai šis strādās, vai Jānis var man palīdzēt, vai tas darēs manā ikdienā, vai tev bija, kas bija tev tādas, varbūt šaubas vai bailes, kuras tev bija? Reāli man nebija bail. Man nebija bail mēģināt, jo man rītīgi labi arī nostrādāja tā tava aplikācija, kad ir jāfotografē tas, ko tu ēd. Un tas, ko tu pirmajā zvanā teici, pirms tu ēd, tu padomāsi, vai tu gribi, lai Jānis to redz. Un tad arī, protams, attiecīgi uzreiz arī pats gribu skaistāk ēst. Tur vairāk ar asainos dārzenīšus un tam līdzīgi, bet nebija nekādas šaubas.
Bija, Mhm. jo vienkārši tajā brīdī tiešām bija tā sajūta, kad, come on, ir jādara. Un ir jādara, un būs Ne, rezultāts. nebija bailes, ja nebija viss arī kārtībā, bet nebija bailes no iepriekšējiem mēģinājumiem, kad varbūt bija nedaudz apdedzinājusies, vai izteikšos tā, ka tas īsti nebija vietā, vai nebija bailes tāds pats, kur es atkal kaut kur iekulsos. Nē, jo tev programmā, tu jau, kā pats arī teici, tev nav jāiet pēc ēdienkartes. Tā pati treniņa programma arī ir pielāgota katram, ko katrs spēj izdarīt. Un tās viņa sagatavotības pakāpes. Man arī patīk, piemēram, tad, kad tu man atsūtīji tos treniņus, es Jā. uztaisu treniņus, es jūtu, come on, es varu bišķiņ jaudīgāk. Un tu pievieno vēl treniņus klāt. Un tad es skatos, ko es attiecīgi, piemēram, ko es tajā dienā gribu darīt. Nekā tajās iepriekšējās programmās tev ir katru dienu savs treniņš. Nu, tur jau arī kā varētu čītot un taisīt to, ko gribu. Bet te ir treniņi nebija tādi diezgan smagi. Bija tādi, bet ir ok, rītīgi forši. Man rītīgi patika. Tiešām, un tie 3 mēneši tik nenormāli ātri paskrējuši. Jā, tas gan. Ļoti, ļoti ātri. Super. Ok, prieks dzirdēt. Un vispār svaras ziņā, ko es paskatījos, es tikko tā sapratu. Īstenībā, nē, es teikšu godīgi, īstenībā mēs mērķi nospraudām, teikšu godīgi, sākumā bišķi par augstu, jo 1% no ķermeņa svara ir veselīgais temps cilvēkam. Ja mēs rēķinām 1% no tava gadījuma, piemēram, ja tev paskatīmies tad, kad tu sāki, tev bija tā, cik tev atkal tieši bija? Cik tev bija? 69. Jā, tev bija 69, tātad, respektīvi, ap 700 gramiem ir veselīgais temps nedēļā. 706 aptuveni tā. 706 reiz 4, kas ir 1 mēnesis, tas plus mīnus, cik tie sanāk 2,4. Nu, respektīvi, kaut kādiem 6 līdz 8, 9 kilogramiem ir tas normālais, tā kā, respektīvi, tas diapazons. Tā kā īstenībā ir tīri ok, pat ļoti ilgi esmu pie tā galvmērķa. Nu, labi. Nu, pats pēdējais jautājums, kas tev šobrīd pašai palīdzēja trenēšanā? Kas tev varbūt visvairāk noderēja, kaut vai tu vari droši atkārtoties, ja tu atkārtosies kaut vai tā pati aplikācija vai kas cits, kas tev vislabāk palīdzēja? Vai tas būtu atbalsts, vai tā būtu grupa, vai tās būtu atskaites? Tā pati aplikācija? Atskaites, jā, tas, kad katru nedēļu tev ir atskaita un tu saņem atbildes uz saviem jautājumiem un nu, bija arī tāda apmēram, nedari tā, ok, labi, nedarīšu, ēdīšu savādāk. Arī kas man vēl ļoti palīdzēja, es arī dalījos ar kolēģiem, ar meitenēm, piemēram, cikla laikā, kad sieviete, kad uznāk riemais, kad liekas, ka tu var apēst ziloni, kas tev rakstīja, Jāni glābi, pasaki, uzraksti, ko lai ēd. Un tu uzraksti uzreiz tā čiks sakārtojās galvā, un nav tas noraušanās moments tik nenormāli liels. Kā tad, kad tev vienkārši iet viss iekšā non-stopā. Un tas bija ļoti labi arī. Un arī, jā, tas progress. Un arī, kas vēl īstenībā man ļoti labi patika, kad tajā pašā aplikācijā kontrolē to svaru, un arī kā tu rakstīji, piemēram, ja tev svars stāv pāris dienas uz vietas, nav progresa vispārībā. Piemēram, svars stāv 2-3 dienas uz vietas. Pašā sākumā man likās, come on, kas notiek? Kāpēc nekas nekrīt? Un tad, tu arī pasaki, bet tas ir pilnīgi normāli, ka tā notiek. Un ja nebūtu tava palīdzība, tajā 3. dienā man jau atkal zustu motivācija. Progress nekāds, motivācija man nav, aiziet saldumu ņem. Bet tad es tagad arī saprotu, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tās 3 dienas svars ir augšā, un pēc tam tajā 3. dienā viņš tā smuki lejā nokritis. Un jā, tas viss. Tā arī notiek, tas motivē, un tas tā tur roku uz pulsa. Super, riktīgi prieks. Tā tīri, lai pārliecinātos. Badām ir nevajadzēja. O, nē. Tad es kārtīgi. Nē. Tas galvenais. Un, jā, tas man tā no iepriekšējiem ir iegājies tas saucamais fastings, ka es sāku ēst tikai no 12 plus mīnus, un tā līdz 8 vakarā, kaut vai, ja tās bija dežūras diennaktis, līdz 8, lai cik grūti būtu. Tad savs režīms, jā.
Badā tas taču nebija. Aha, ok. Super. Tas ir galvenais. Un otrs, tīri, lai pārliecinātos, ka tiešām no savas puses atbalsts bija pietiekami. Nebija tā, ka bija pamazs vai kas cits, tā kā pietiekami bija pats atbalsts. Ne, kā jau es teicu, kad es tev rakstīju ziņu, Jāni, glābi, ko darīt tad un tad. Es saņēmu atbildi, labu, motivējošu atbildi, kas palīdz, un visu problēmu ir atrisināt. Tad viss kārtībā. Un viss ir ok. Tad viss ir fēni. Galvenais, ka hei, tiešām bija pietiekami tas atbalsts. Bet ok, sarunāts. Super.